Kādā skaistā vietā, kalnu pakājē, dzīvoja ēzeļu bārs. Tiem nebija nekādu problēmu. Zāle bija vienmēr zaļa, ūdens svaigs un tīrs, puta vesinošs vējiņš. Ēzeļam šī zeme bija kā paradīze, līdz laikam, kad atlidoja lielie tumši mākoņi un sāka līt. Dienas un naktis lietus nevarēja mitēties, zeme vairs nespēja uzsukt mitrumu un ūdens līmenis sāka celties. Ēzeļiem, gribot negribot, nācās glābties, un vienīgā iespēja, kur viņam doties, ir kalni. Tā ēzeļi sāka kāpt kalnos, bet kalni bija dažādi, kurš bija augstāks un stāvāks, kurš bija zemāks un līdzenāks. Kaut gan lietus pārstāja līt, pateicoties upītēm, kas tek no kalna, ūdens līmenis joprojām cēlās. Kāpšana kalnā dažiem ēzeļiem nebija viegls uzdevums, tāpēc katrs, kam nebija pietiekami daudz spēka, mēģināja uzrāpties kalnā kādā citā veidā. Daži mēģināja pārlekt uz citu kalnu, kura uzkāpt ir vieglāk. Protams, ne visiem veicās. Daži turējas aiz spēcīgāko ēzeļu astēm, daži vienkārši jāja uz spēcīgiem ēzeļiem, bet daži vienkārši apstājas no spēka izsīkuma. Kad ēzeļi tikuši kalnā, ne visi nostavēja stiprā vējā, jo tiem, kas jāja mugurās, kājas nekļūst stiprākas, bet vairums to, kas turējas aiz astes, nostavēja. Kalnā ēzeļiem paveras brīnišķīgs skats uz citām vietām, kuras bija līdzīgas, bet daži pat labākas par to paradīzi, kur dzīvoja ēzeļi.